Tātad sāksim ar to, kad pirmā partneru programma bija 2010. gadā. Šobrīd tās ir 10 programmas. Top tēma ātrie kredīti, bet šajā laikā ir nākuši un gājuši arī kredīti, citi, piemēram, patēriņa kredīti, hipotekārais kredīts, kredītkartes noguldījumi. Šobrīd ir tikai viens cits, kas ir patēriņa kredīts, un tā ir tikai viena programma. Bet tās iepriekšējās it kā ar labiem resursiem, bet uzreiz var pateikt, kas man liekas finanšu jomā ir pats galvenais. Man tieši sanāca saruna ar vienu banku, un viņiem tā baigi interesē tie ātrie kredīti, jo viņiem viņi nepatīk, un viņiem gribās zināt, kā tad viņiem iet un kas viņiem tur notiekās. Un es atklāti arī ar viņus runāju, un es teicu, man liekas tā, ka tie ātrie kredīti, viņi ir ļoti progresīvi tieši no mārketinga viedokļa. Bankas, viņas valdē un ar drošības dienestiem un ar visiem pārējiem sēdēs un 3 mēneši apspriedīs, vai viņi liks baneru tur vai neliks baneru, vai viņi vidas reklāmu tur liks vai neliks. Ātrie kredīti atkal ir tādi, kur vienkārši viņi atnāca, ieraudzīja, ielika iekšā baigās summas, sanāca, viss kārtībā, baigi forši. Ātrie kredīti uzņēmumi, un principā tie ir gandrīz vai visi reāli, kas tie top 10, kas strādā. Viņi tos lēmumus pieņem ļoti ātri, viņi pieņem ļoti progresīvus lēmumus, un viņi riskē, viņi baigi riskē tie ātrie kredīti. Tur, protams, var diskutēt par to, ka viņiem ir baigais uzcenojums, baigā peļņa un tam līdzīgi, bet ātriem kredītiem ir baigās problēmas ar atmaksas. Viņiem ļoti daudz cilvēku nemaksā atpakaļ pēc tam tos 100 un 200 lats. Arī viņiem ir tās savas problēmas. Bet tajā pašā brīdī viņiem tas mārketings, viņiem tiešām viņi iet uz risku. Partneru programmas atvordos tērē līdz pat 20-30 tūkstošiem latu mēnesī tepatās Latvijā. Tie ir ātrie kredīti, un to viņi dara ar mārketingu, un tas ir tas, kas notiekās. Šobrīd vairāk nekā 30 atsevišķu kredītu mājaslapus salīdzinošās. Un šeit var redzēt, kā tās pa ceturkšņiem partneru programmas skaits ir attīstījies. Tur, kur bija 13, tur bija bankas produktu pāris, kā arī tajā ceturkšnī notika tā certifikācija, kur samazinājās tās partneru programmas pēc tam. Šobrīd tās ir 10, bet jau šobrīd teiksim tā, līgums stāv pie klientu uz parakstīšanu jau vairākiem, plus vēl ir diskusija ar juristiem un vispārējais. Tā kā noteikti, kad būs arī vairāk. Lai saprast pamatā, kāpēc tā ir, kāpēc tagad pēkšņi parādās tie ātrie kredīti un viņi ir visās malās tagad. Šis ir Google Insights, viņš parāda to, cik reizes ir meklēts tajā dienā vai tajā mēnesī. Un šeit var redzēt, ka vēl 2010. gada otrajā pusē viņš bija zem 20% līmeņa. Tie procenti vienkārši ir 100% ir maksimālais, tas ir tagad nesen bijis. Un tad vēl 2010. gadā viņš bija zem 20%. Un tad par pagājušajo gadu, lūk tā, tas meklējums skaits pieauga. Vēl 2010. gadā tie cilvēki īsti nezināja, kas ir ātrais kredīts, kā viņi tur var, kā viņi tur nevar. Bija piedāvājumi, bet viņš nebija tik šausmīgi populārs. Un tajā brīdī viņš vienkārši nežēlīgi uz augšu, kaut gan mums tas stāsta, ka ekonomiskā situācija ir uzlabojusies un viss ir baigi forši, bet pieprasījums pēc ātriem kredītiem ļoti auga. Es domāju, ka mums nav vērts iedziļināties, kāda ir plus un kāda ir mīnus tajos ātrajos kredītos, jo tur ir gan plus, gan arī mīnus. Bet mēs šeit runājam tīri no biznesa viedokļa un tīri no mārketinga viedokļa. Viņiem baigi pieprasījums auga, un to izmantoja viņi paši, to izmantoja mārketinga cilvēki, gan ar partneru programmām, gan arī tie partneri izmantoja. Jo es pēc tam arī parādīšu, kur tie partneri ir, teiksim tā, kur viņi te ir ieguvuši to. Uzreiz komisija. Lūk, ir uzņēmumi, un kādas komisijas viņas maksā ārā. Šis ir tas, ko viņi saka, kad viņi maksā ārā. Šis ir tas, ko viņi maksā patiesībā ārā, kad ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tas ir tas, ko es teicu, ko partneri ņem vērā. Tā kā šeit jūs redzat, ir tas CPA, CPS, šie ir reālie skaitļi ar visiem uzņēmumiem, kas to dara tīklā, kas to dara privāti, kas to dara vēl kaut kur. Bet šitās komisijas viņi maksā ārā. Tālāk, kā jūs minēju, tās kopējais partneru skaits ir vairāk nekā 30. Tās mājaslapus ir tā, ka viņas ir ar vienam partnerim pat vairākas, 2, 3, 4. Viņi ir uztaisījuši, optimizējuši tabulas viena veida, otra veida, trešā veidā. Partneru guvums no finanšu jomas decembrī bija baigais lēciens uz augšu tieši finanšu jomā. Un tie bija visi partneri kopā nopelnīja no 10 līdz 15 tūkstoši latu.
Tas ir tas, kas ir ātro kredītu jomā un arī patēriņa kredīti, kas šobrīd ir tieši Latvijā, un tas ir tieši decembrī. Janvārī būs nedaudz mazāk, bet pēc tam tas atkal aizies un augs uz, teiksim tā, augstas viss. Vismaz tāds ir tās prognozes, un pēc tam es arī pateikšu, kāpēc. Šobrīd, jā, tur bija viens partners, top partners pelna tur no 2 līdz 4 tūkstošiem. Tas arī ir tas, kas ir. Šeit ir tas, ko partneris pelna. Šeit ir vienkārši paņemts programmas no 1 līdz 9. Šeit ir kāda ir viņiem rentabilitāte uz reģistrācijām, kāda ir rentabilitāte uz izsniegtiem kredītiem. Tas procents viņiem, jūs redzat, cik atšķirīgi ir kredīti. Jūs redzat, tas approve. Tas nozīmē to, cik procentuāli no reģistrācijām kļūst par kredītiem. Jūs redzat, ka pirmais apstiprina 34%, otrais 18%, trešais 62%, piektais 43%. Cik dažādi šie ātro kredītu uzņēmumi skatās vispār uz to kredītu kvalitāti. Citi apstiprina tikai katru 5, citi apstiprina ļoti tuvu visiem. Tas ir tas, ko pats uzņēmums, viņš jau zina, kādu viņš vidēji apstiprina. Un līdz ar to no šiem skaitļiem var kaut ko, viņš var izvilkt ārā, kāds viņš tās komisijas var piedāvāt. Un šeit ir tas EPC. Tas ir tas, kas ir vienam no mūsu afiliētu projektiem, ko mēs sarēķinājām, cik mēs pelnam uz 100 klikšiem katrai programmai. Un balstoties no šīs informācijas, mēs zināsim, ka tas, kas ir 9. vietā, kad, ja mums tā tabula būs tik liela, cik viņa būs vai nu pēdējā, vai nu vispār nebūs. Tad, kad, piemēram, ja te finanšu uzņēmumu būs tik daudz, kad mēs vairs visus vienā tabulē normāli nevarēsim salikt, tas pēdējās vietas mēs vienkārši lidināsim ārā. Tas ir pilnīgi normāli, un tieši tādā veidā tas ir tāda dabīgā izlase, kas notiekās. Tātad šobrīd finanšu joms, es varu teikt tā, ka lielākā daļa, es pat domāju, ka tie pat varētu būt 70–80% dzīvo uz šīm salīdzinošajām lapām. Ir salīdzināts, un tur ir visādi aizdevuma summas, aprēķini, procenti, ilgums, darba laiks. Call to action visās vietās ir, par ko jums te šodien visu laiku borē, kas patiesībā ir vienkārši nežēlīgi svarīgi. Mēs paši arī savām afiliētu projektām pamainījām tās pogas dažādās krāsās un telpiskumu un to pašu tekstu, un tas tiešām visu laiku, tas tiešām mainās. Un patiesībā arī šis ir svarīgs. Šeit ļoti daudz klikšķinu uz logo virsū. Un tie partneri, kur nav uzlikuši logo klikšķinām, viņi zaudē kaut ko. A tie, kur ir uzlikuši, tie šeit arī saņem klikšķus uz tā logo, jo ļoti daudziem kaut kā liekas, ka uz tā arī var klikšķināt, kaut gan tur nav nekāds aicinājums rīkoties. Tātad par Google reālai skaitļi. Šis patiesībā ir baigi interesanti. Man baigi aizrauj šitā ātro kredītu jomu, jo tur viss tā dinamiski baigi mainās un tas mārketings īstenībā ir baigi interesantais. Šeit ir sekojoši. Labajā pusē jūs redzat, ka tās ir reklāmas reāli no Google meklētāji. Un tur starp citiem reklamētājiem ir 2 partneri. Patiesībā kopā ir kaut kādi 8 partneri, kas 30 dienu periodā ir mēģinājuši vai reāli arī reklamējās. Tādi aktīvi ir kaut kādi 3–4. Top 1500 latu mēnesī. 1500 latus mēnesī tērē partneris, lai reklamētu savu resursu uz affiliate marketing. Viņš neizsniedz kredītus. Viss, ko viņš dara, viņš ir uztaisījis lapu un tērē 1500 latu mēnesī. Tas iespējams nav katru mēnesi. Es zinu arī, es pat konkrēti zinu, ka tērē arī kaut kāds 600–700 latu mēnesī uz tām, un tērē arī kaut kāds 400. Decembrī tas viss bija tā baigi uz augšu, jo Ziemassvētku dāvana laiks, un tas bija partneriem jāizmanto. Tas ir tieši to pat, tā kā arī Sants stāstīja. Ir kaut kāds periods, hops, tas viss ir jāizmanto. Šobrīd ir tā, ka 8 partneri pret 30 reklāmdevējiem, un tie nav tikai ātrie kredīti, jo uz atslēgvārdu kredīts arī patēriņa kredīti un hipotekārie kredīti reklamējās. Un tie partneri cīnās, un viņi tur laužās iekšā un arī uz tās rentabilitātes robežas cīnās. Klikšķa cena ir no 15 centīmiem līdz pat 3 latiem. Protams, partners nekad neies pirmajā vietā un 3 lati par klikšķi nemaksās, tikai tāpēc, ka viņam jābūt garantijai, kad viņš uzspiež uz reklāmu, ienāk tabulā, uzspiež uz tabulas, un pēc tam aiziet tālāk uz to reklāmu devēja lapu un pēc tam vēl paņem kredīti. Es domāju, ka tāda garantija nevienam nav. Un runājot par to statistiku, ja nonāk tādā tabulā, es varu teikt, ka
no 30 līdz 40% arī uzspiež uz to pogu vai uz to logo. Tā kā partnerim ir jāprēķina savā galvā tā cena tāda, kad viņš samaksā par to klikšķi, un viņš jau katru otro zaudē automātiski vēl pat vairāk. Tas ir tas, ar ko partneriem ir jārēķinās. Bet uz tādu risku iziet, un tie partneri nereklamētos, ja tas nebūtu izdevīgi. Un jo vairāk šīs reklāmas paliek, jo vairāk šīs partneru programmas top, jo vairāk viņi arī ir gatavi maksāt. No vienas puses tas varētu būt ir slikti, bet no otras puses kaut kādu brīdi vēl pirms tās licencēšanas, ja nemaldos, bija 28 vai 29 ātro kredītu uzņēmumu. Viņi visi piedāvāja ātros kredītus, un tad vēl nebija vajadzīgs tās licences, un katrs pats varēja meklēt, kā viņš grib un darīt, ko viņš grib. Un iespējams tieši tāpēc arī bija tas līdz tiem 3 latiem tas klikšķis uzkāp, un viņš vēl joprojām tik augsts stāv. Latvijā tas ir vispār tādā mazā valstī. Un tāda konkurence, tas ir fantastiski. Bet bija tie 28, 29 tie uzņēmumi, un viņi varēja visādos tur veidos savā starpā tur sacensties, tenī pašā AdWordā un vēl visos citos visādus tos pašus SEO taisīt. Šobrīd kas ir izveidojies? Jau tie partneri, tie salīdzināšanas portāli, viņi jau reklāmējās AdWordā, un viņi jau spiež ārā tos mazāk kvalitatīvos. Jau tur ir ierobežots vietas skaits, kur var reklamēties. Un ja tur vēl partneri sēž iekšā, tie mazāk kvalitatīvie reklāmdevēji jau tiek izspiest ārā. Un plus arī uzspiežot uz tām reklāmām, viņi tur ienāk iekšā un viņi redz tos top piedāvājumus, kas ir tie top kredīti. Šis ir patiesībā, es zināju un es skatījos un es biju pamanījis, bet es nekad tagad taisīšu to prezentāciju, domāju, jāparāda, AdWordā ir viena lieta, bet kas ir organiskajos rezultātos. Un, kad es paskatījos, es biju šokā vienkārši, no tiem rezultātiem. Es vienkārši 3 atslēgvārdus ierakstīju Googlē. Ātrais kredīts no 18 gadiem, ātrais kredīts un ātrais kredīts internetā. Uz atslēgvārdu par tiem 18 gadiem tur visi bija partneri. Tur neviens nebija reklāmdevējs. Tie visi bija affiliate vai partneri saiti, ja tā var teikt. Ātrais kredīts, kas patiesībā ir top atslēgvārds vispār industrijas raksturošais, 50% tur ir partneri jau ir iekšā. Ātrais kredīts internetā, tie ir 70% ir partneri. Tie partneri reāli izēd tos pašu reklāmdevējus. Mēs strādājam pakalpojumu sniegšanā. Mēs zinām, cik grūti ir cilvēkiem iestāstīt, ka jums vajag SEO, un par to ir vērts maksāt, un ka tas dod rezultāts. Un ka tā cena ir tāda, un tad uzņēmēji tur, man tur no citiem rezultātiem. Bet ir rezultāts. Tie partneri, viņi sēž, vai tas ir studentiņš, vai web izstrādātājs, vai viņš strādā kaut kādā citā darbā, viņš samaksā kādam par to, kad raksta rakstus. Viņš internetā seko līdzi, lai viss būtu pareizi, lai viss būtu labi, un viņš vienkārši paņem smuku uztais mājaslapus, un viņš ir Google top rezultātos. Un viņš ar to pelna naudu. Un no SEO rezultātiem viņš var nopelnīt 300-400 lats mēnesī. Tā kā tas ir reāls pierādījums, un tagad lēnā garā arī tie paši ātrie kredīti un arī tās pašas bankas, viņas lēnā garā sāk domāt, mums vajag tomēr tos SEO, mums vajag tos rezultātus, lai mēs tur atrodamies uz tiem atslēgvārdiem. Bet tās pozīcijas, viņas būs grūti izsist ārā, tos partners, teiksim. Un patiesībā tas pat varbūt nav mērķis, jo partneri jau ir iekarojuši, viss, kas ir vajadzīgs, ir partneru programma. Un jūs tur tieciet iekšā tenīs rezultātos, un tā jau ir tā jūsu reklāma. Bet tas ir tāds baigais piemērs, jo man liekas, ka šodien to nerādīja neviens, bet arī pašā pētījumā, kur mēs 3 reizes paspējām parādīt par to, ka CPA partneri visvairāk mīl, tad pašā pētījumā bija jautājums par to, kas tad ir, teiksim, kā tie partneri, ar ko viņi visvairāk uz tā savējā pievienotās vērtības portāla, kur viņi piesaistos apmeklētājs. Numur 1 ir SEO, un SEO numur 1 ir pret visiem pārējiem saskaitot kopā. Tas pats PPC, sociālais mārketings, visas tās pārējās lietas. Viņi no SEO iegūst, viņi taisa tur tās mājaslapas, maksā par rakstiem. Latvijā, lai pasūtītu vienu rakstu, tas maksā 5 lati plus mīnus. Angliski, lai pasūtītu, var pat $2 vienu rakstu dabūt un uztaisīt. Tā kvalitāte, tā. Bet, priekš tās optimizācijas veidojot ir pilnīgi reāli. Un tas ir, ko partneri dara. Uzņēmumam noteikti būtu grūti angļu valodā saiti taisīt un domāt, es tagad par $2 nopirkšu kaut kādu rakstu iemetīšu iekšā tur pie jaunumiem vai kaut kas tam līdzīgs. Partneriem tas nav bail, viņiem tas ir bloks un
viņi uz to risku iziet. Tagad tas ir tik daudz par Google. Tātad tas secinājums ir tāds, ka tie stiprie zīmoli ar savām partnerprogrammām nostiprina savas pozīcijas. Jūs paskatīsieties gan tādā salīdzināšanas portālos, kas ir uz reklāmām, gan tie, kas ir SEO rezultātos. Jūs tur klučināsiet virsū, visu laiku būs vienu un tie paši. Un cilvēks taču arī, partneru mārketingu, kurš no privātpersonām zina, kas ir partneru mārketings? Viņiem ir grūti izstāstīt, kas ir internetu mārketings. Ja tā godīgi, jūs nevarat iedomāties, kā ir man izstāstīt manai mammai, ko es daru, teiksim, vai kādiem citiem radiniekiem, vai ne? Tas ir nereāli. Un tad iedomājieties vēl par partneru mārketingu. Viņi jau tik tālu neaizdomājās tie patērētāji. Viņi ieiet iekšā, viņi paskatās to salīdzinājumu. Un nav jau arī uzreiz tā, ka varbūt, kad es tā tagad stāstu, varbūt liekas, ka tur tagad visiem iestāst, šitas ir labākais. Patiesībā tas nav labākais. Bet tā ir realitātē, viņi jau tomēr arī ir labākie. Un tur jau tie dati nav nekādi meli. Tur ir tās tās procentu likums, tur viss ir uzrakstīts, tur viss tās pogas, viss pārējais. Ļoti daudz negatīvas atsauksmes ir par tiem, kuri ir tādā lejas daļā, tie, kas bija tie 28, 29 no tiem ātriem kredītiem. Un šobrīd ir kas veidojās to, ka tie, kas bija topā, tie paliek vēl vairāk topā. Jo viņi pirms tam varēja atļauties par AdWords vairāk maksāt. Teorētiski iespējams viņiem bija kaut kāds arī SEO, lai viņi atrastos arī pirmajās pozīcijās uz atslēgvārdiem. Arī citās reklāmās tagad viņi ir iekšā arī turpat Google, visur salīdzinošajās lapās, gudriem LV, visur ir iekšā tieši tie top partneri. Tā kā tie zīmoli nostiprina tās savas pozīcijas. Tātad tagad savalkam kopā, un tagad, ko mēs varam mācīties no tās finanšu jomas, ko jebkurā citā jomā strādājot, ko var mācīties. Tātad partnerprogrammas rentabilitātē ir milzīga loma partneru piesaistē. Es jums rādīju to tabulu, un tur jūs redzējāt, tās komisijas, viņas ir dažādas, un patiesībā tās komisijas neko nenozīmē. Viss ir svarīgs, kāda ir rentabilitāte. Tā ir vienā tabulā, kā jūs redzējāt, tas procents līdz reģistrācijai vienam ir 4-5%, otram ir 15%. Tātad līdz ar to 3,5 reizes var atšķirties tā komisija, lai viņi vispār būtu līdzīgi. Un tas īstenībā ir nežēlīgi svarīgi. Līdz ar to arī, teiksim, ja jūs redzat, ka viņam tur tādas pašas komisijas, man būs tādas pašas komisijas, un es dabūšu tikpat lielu pasūtījumu, tā ka viņi, negluži. Jo nedod Dievs, teiksim, ja tas partneris redzēs, kad jums divreiz sliktāk strādā, viņš jūs arī noliks tādā otrajā vietā. Jo no vienas puses tas liekas tā, ka, ja man vairāk maksā, es vairāk par viņu tagad labus vārdus maksāšu, labus vārdus teikšu. Bet pamatdoma ir tāda, ka ja tur vairāk reģistrējās, tad tam klientam vairāk patīk tas produkts. Un ja viņam vairāk patīk, tad es viņu varu vairāk slavināt. Un tas tāds apburtais rokas, tas partneru mārketings, jo es vairāk naudu saņemu, jo es viņu vairāk varu slavināt. Tas jau patiesībā nav nekāds apmāns. Tālāk ir partneri iesilda potenciālos klientus. Pirms tam to varbūt es teiksim, pats arī to nebija tā apzinājies, ka tas partneru mārketings, viņš jau, kā es arī teicu, ja mēs arī pērkam tos klikšķus, tādā AdWordā, viņš ieraug to tabulu. Viņš apskatās vienu rakstu, otru rakstu, un tad 40% aiziet tālāk. Bet tas pats galvenais ir tas, ka tie 40%, kas aiziet tālāk, viņiem ir tik gatavi pasūtīt, ka kur vēl gatavāks, teiksim tā, tos cilvēks, kur vēl varētu kaut ko to reģistrāciju veikt. Jo mēs pa vidu jau 60 atsijājām, kur neko negrib. Un līdz ar to te jau ir tā dubultā rentabilitāte. Mēs, tā kā es rādīju to piltuvu, tie, kas reklāmdevēja mājaslapusē nonāk, viņi sākumā tur ienāk, šitas man nedara aiztaist ciet, cilvēks pieņem tur sekundes simtdaļās to lēmumu, vai viņiem patīk vai nepatīk tas dizains. Pēc tam viņi tur rokās skatās, un tikai pēc tam viņi ir nonākuši līdz kaut kādai stadijai, lai pasūtītu. Partneru mārketings ir tas, tie cilvēki, kad nonāk tādā lapā, viņi nesāk piltuvus augšā. Viņi tur piltuvē no sāniem ielien iekšā, un viņiem ir daudz lielāka tā rentabilitāte. Tā kā tas arī patiesībā ir tāds baigi labais, ka ja jūs paši ar savu mājaslapus nemākat sildīt tos apmeklētājus, lai viņi konvertētos, iespējams, ka tieši partners to izdarīs. Un hibrīdu modelis strādā apusē labāk. Tas patiesībā ir arī baigi labais piemērs, jo ātros kredītos tas hibrīdu modelis varbūt nelikās tas pats labākais, viņš vispār tā nedabīgi sākās, jo tur
tie uzņēmēji, viņi īsti nezina, vai tas strādās, vai tas nestrādās, vai kā es tur zināšu, ka tur kāds nešmaucās. Cilvēkiem tie standarti jautājumi. Un mēs vienkārši teicām, labi, maksājam, tātad te kopēji tādu komisiju, jums ir vidēji tādu rezultātu, maksājam tik par reģistrāciju un tik par apstiprinātu kredītu. Kodu uzstādīt ir nedaudz sarežģītāk, bet pamēģinam. Un kas uzreiz dodās? Reklāmdevējiem ir tā 100% pārliecība, ka viņš reāli zina, par kur viņš ir samaksājis. Pat tie paši reklāmdevēji ir teikuši, sākumā bija vēl vecajā sistēmā, kad mēs strādājām, tad tur nebija redzams tie viss superīgi, tik superīgi, tā kā tagad ir GoAffiliate tīklā. Bet tā pamatdoma ir tāda, ka viņi vienkārši skatās uz to Google Analytics un vispārējais, un tur tie skaitļi, it kā vajadzētu būt taisnībai. Bet viņi vienkārši tur 3-4 mēnešus sēž un mēģina izdomāt, kaut kas nav kārtībā, tomēr jāmeklē. Kaut kas šī skaitļos, kaut kas nav kārtībā, pārāk labi tie skaitļi. Bet šobrīd, tad, kad viņiem ir arī redzams tas, ka līguma numurs pretī ir, un viņi var manuāli savā sistēmā pārbaudīt, ka šitas partners piesaistīs šito te līguma numuru, un viņš ir reāli šeit, viņam ir iedos kredīts, viņiem ir 100% pārliecība par to, ka jā, šitas mums ir piesaistīts. Un partneriem atkal ir ideāli tā, ka ir tādas tās programmas, kuras maksā tikai un vienīgi par apstiprinātu kredītu. Un kur ir problēma? Problēma ir tāda, ka man ļoti bieži ir tā, ka es aizsūtu tagad tur to apmeklētāju plūsmu, un tad, kad es gaidu rezultātus. Ar viņiem tur vai nu pārāk lēni, teiksim, darbinieki strādā, vai nu viņiem tas process pārāk ilgs, viņi apstiprina pēc kaut kādām 2-3 nedēļām. Citreiz viņi apstiprina uzreiz pēc 5 dienām, kad viņi pasaka, ok, šitam mēs iedevām kredītu, šitam mēs neiedevām kredītu. Citreiz viņi vienkārši pagaida 2-3 nedēļas, un tad visu vienā dienā par to periodu ieliek iekšā. Vienīgais, ko es varu darīt, es nevaru skatīties tur par nedēļas dienām, par nedēļām vai kaut tam līdzīgi, es varu skatīties mēnešu ietvaros. Un ar to programmu ir tā, ka es zinu, ka kaut kad viņi ir izdevīgi, kaut kad nav izdevīgi, pārāk liela riska, un es viņu lieku arvien zemāk un zemāk tanī savā prioritāšu sarakstā. Bet ar tām programmām, kur man uzreiz parādās reģistrācija, es katru dienu redzu tās reģistrācijas, kā viņas ir iekrituši iekšā un kā viņas notiekās. Tā kā tas ir tas apusējais izdevīgums. Un par to pašu zīmolu tas tāds. Es teikšu atklāti, es gribētu teikt to, ka zīmolam ir liela loma klienta atdevē. Bet ātrie kredīti ir parādījuši varbūt pat pretējo, jo no partneru viedokļa ir tas, ka jā, zīmols ir baigi forši un baigi labi, un viņš ietekmē, viņš viennozīmīgi ietekmē, bet tajā pašā brīdī, ja ir kaut kāds jauns kredīts, kaut kāds, kurš ienāk partneru programmā, kurš pirms tam nav bijis partneru programmā un īpaši nav reklamējies, un ja viņš ienāk iekšā ar pirmo bez maksas, es zinu, ka pirmās 2-3 nedēļas ar viņu varēs nopelnīt vairāk. Tikai tāpēc, ka cilvēki pie viņiem vēl nav reģistrējušies, viņiem vēl savs konts tur nav izveidots. Un ļoti daudz ir tādi cilvēki, kuriem ir 6 vietās kredīti paņemt, un tagad viņi redz, šitā arī var dabūt pirmo bez maksas. Es zinu, ka es kā partners varēšu daudz labāk, teiksim, strādāt tieši uz to vienu jauno 7., 8. vai 9. programmu. Tā kā es, teiksim, gribētu teikt tā, ka zīmolam ir liela loma, bet tajā pašā brīdī vismaz ātro kredītu jomā arī jaunam, normālam piedāvājumam ir iespējas